Labrīt! Šodien ir 17. septembris, un es sāku raidījumu Pateicība, mīlestība. Šodienas tēma ir brīvība no bailēm. Un kā parasti, ar emocionālo līdzsvaru jāsāk. Tas ir jūtu aplis. Es šodien jūtos mierīgs un mazliet gāju satrakojies bišķītiņu. Mierīgs. Varbūt mazliet satraukts. Satraukts, jo agri pamodos. Kaut ko manas acis agri pamodos. Atbrīvošanās no bailēm ir svarīgāka par atbrīvošanos no nabadzības. Tā. Runājot par bailēm, es par to domāju. Man visvairāk ir bailes no nepazīstama cilvēka nezināmas rīcības. Tās man ir vislielākās tādas bailes, es atradu pamatā. Un vēl es domāju, ka no augstuma. Jo bērnībā bija sapnis vienmēr, ka es ulbrakā uz tā torņa, viņš jau tagad ir, laikam, cits uzlikts, bet es tur pašā augšā un tā riktīgi turos pie viņa, un domāju, kāpēc es nevaru noturēties, tas vējš purina visu laiku. Un vēl bija sapnis, kad eju ulbrakā uz 4. stāvu, un kaut kāds, laikam, nezināms cilvēks, kaut kāds bandīts, un viņš tur kādu stāvu zemāk seko. Un es tā kā vienmēr centos bļaut, un pamodos, vai nevaru pa sapnī pabļaut, grūti man. Un tāpēc es sapratu, ka pašas lielākās ir no nepazīstama cilvēka nezināmas rīcības. Tas ir vislielākās bailes. Tāds piemērs. Es eju, zinu, kaut kāds nepazīstams milzis nāk pretīm, zinu, vai piedzēries vai ko, nevar saprast, ko viņš izdarīs. Tāda no pazīstamiem tā nav. No tādām bailēm fiziskajām. Un, kad materiālie ieguvumi tika aizstāti ar gara dāvanām, mana dzīve kļuva vadāma. Tas man vēl viss ir priekšā. Es tagad nodarbojos ar galaktiskā garīgā dieva, visu galaktiku galaktiskā dieva saistīšanu ar sevīm. Es tagad tieši ar to nodarbojos. Un brīvība tāda no bailēm. Man jau ir tas labums, kad ir, es vakar tieši par to padomāju, kad ir, piemēram, tur kaut kādu īpašumu mainās var atņemt. Kāds, visu laiku. Protams, ka tā jādara ir, nevar savādāk darīt, jo, ja visi tur, neko nedarīs, nekas nenotiks. Bet vislielākā bagātība ir, piemēram, zobārstam, tas ir pacienti, es sapratu. Dakterim pacienti, cietēji. Dakterim cietēji. Pacients ir vienādības zīme cietējs no latiņu valodas. Klienti, piemēram, kaut vai šuvējam, kas nes viņam šūt tur, ja rokpelnis. Piemēram, dizainerim, viņam bagātība ir, ka viņš ir kādiem ļoti labi uztaisījis to dizainu vai kaut ko, vai arhitekts projektus, un viņam ir tie klientu loks ir izveidojies, autoritāte viņa, ka viņš tā māk uztaisīt. Es domāju, tā ir bagātība. Jo, vai tev to naudu atņem, vai kaut vai arī es nodzeros, piemēram, manā gadījumā. Un man ir pazīšanās tajos zobos, es šo to protu, un, jā, ir līgas.
Bet, savā līgā, es domāju, ja gribētu strādāt, darbs, tagad jau ir darbi, bet strādāt negribās. Gribās mācīt vēl kaut ko, bet grūti. Mācībās vēl viegli kaujā, es samācīšu mācekli, es pats gulēšu, atnākšu tikai paļurkšķēt, un, man ar pusi pietiks. Man tā ir. Cits ir cilvēks, kas visu grib nopelnīt, viņš nevar dalīties, viņš visu grib nopelnīt. Ir tādi, pārsvarā tādi, kādi ir redzēti. Ir 6 daktariem, viņi nekad nedalīsies ne ar vienu pacientu tur, ja tas būs viņa pacients. Es nezinu, kā ir tur arhitektiem. Vai manā gadījumā būtu tā, ja man būtu kaut kāds birojs, vai tur taisais, tik visu koriģētu, kā tur pataisīt, ko. Man ar to pietiktu, kas paliktu pāri. Es tāds cilvēks esmu. Bet cits ir, kas visu pats zīmē, tur dara visu pats. Nevienam neusticās, jo grūti jau tos mācekļus dabūt. Kas darbiniekus vai... Darbinieks iet uz darbu, strādnieks strādā. Meistars jau nosaka, ja ir meistars. Viņš nosaka, viņš var dzērt, var lietot. Ja viņš ir meistars, pagaidīs visi. Es arī pagaidītu, ja būtu kaut kāds mega meistars no augstākās līgas, viņš man pa pieņemamu naudu taisītu. Man, piemēram, vārtus vajag uzkalt. Es viņam pasūtu, lai viņš tur dzer, vai ko viņš man pasaka, pēc gada 2 būs, es pagaidītu. Ja viņš man patiktu, kā viņš taisītu tos vārtus, piemēram, kalējs, vai... ar mūrnieks, viņš ļoti labi mūrē, apmēram es jau zinātu, cik viņš nedēļas strādā, cik nedēļas viņš vēlāk izslēdz mobīlo, un es ar to rēķinātos, nekāda problēma nav. Bet, tādi ir celtniecībā, es uzskatu, diezgan aizstājami. Tur var baidīties, bet tādus, piemēram, visus var aizstāt, ja ļoti viņš vispār nepieklājīgi uzvedās, tad var aizskārt. Tad ir jābaidās, tad ir jābaidās. Un es par to padomāju, vai tas ir iepriekšējā dzīves pieredze un nopelnītais tas autoritāte nopelnītā, tā ir bagātība. Tās manas domas. Mēs tagad sāksim pelnīt to autoritāti ar mācekļiem. Nopelnīsim, jo manā darbā, kas ir labi, var nomirt pie galda, var nomirt. Tad jau tur vēlāk redzēs, kā tur būs ar tām pensijām vai ko. Kara laikā tas zobus nevienam nevajadzēs, bet... Dakteris ir, izraugs kaut ko, sāpēs kādam, ka arī pret kartupeļiem iemainīs, tāpēc, kas manā labums ir kāds man, kad materiālie ieguvumi tika aizstāti ar gara dāvanām, mana dzīve kļuva vadāma. Tāpēc es esmu izlēmis, Dievs man iedeva filmēt raidījumu, tad es iešu uz rīta grupas revolucionāru sapulci, dziedu himnu 6 vārdus. Un skaitīšu dvēseles lūksnu, Un tādā gadījumā mana dzīve kļūs vadāma, un materiālie iegūmi man ir vajadzīgi. Redzēs, kā tur ir. Ar tiem materiāliem es esmu ļoti skops. Es man tajā masāžā pateicu, es esmu tik skops, ka es pat nestrādāju, lai ar to naudu nedalītos, tik skops es esmu. Bet, es tevi pazīstu, ja es kaut ko ieņemšu galvā, man vienkārši vajag izdomāt, kur to naudu vajadzētu. Tādiem lielumiem jau zinu. Tur nenopelnīs ar rokām kaut kādus tur, visu, labi. Es filmēšu otru raidījumu, jo šodien es gribu runāties, agri pamodos. Sveiciens visiem maniem draugiem no pirmā apļa, Mārim Medniekam un slēptā reklāma DVDR Laurencio.
DVD ar Laurencio.